Nu, ko esam atnākuši uz dārzu. Mūsu tomātus apraudzīti. Pāris dienas atpakaļ iestādījām. Un pielikām arī otrais siltumnīcē paredzētos tomātus uz taciņas. Un skatieties, diezgan labi pieņēmušies. Skaisti. Jā, ir vienmēr prieks atnākt uz dārzu un padarīt kaut ko. Tas tāds fiziskais relaks mazliet. Tā kā šodien velkam darba apavus un pie darba. Un cimdus neaizmirstam. Jā, skaista diena. Un ķeramies pie darba. Darbs negaida. Lai gan tā saka, darbs pagaidīs. Nav brālis vai kā bija. Neatceros tos teicienus. Bet kamēr ir diena, ir jāstrādā. Man ir kaut kas, ko jums parādīt. Kaut kas interesants. Dabas fenomens. Redziet, zemenes jau zied. Zemenes jau zied. Tikko tikai maijs ir iesācies, un zemenes zied pilnā sparā. Zemeņu laiks. Armands ieslēdz muzonu, un mūsu darbi var sākties. Šodien paredzēts iestādīt šos te sīpoliņus, sīksīpoliņus. Nav slikts plāns, vai ne, Armand? Davai, aiziet. Labais mans ir dzīves. Dzīves, jū! Dārgā, ko dari? Sastādīsim sīksīpoliņu. Diezgan tuvu, lai viņi negāžās, lai viņi tur viens otru. Te pārpalikumi, bet šitā var pilna. Es apgāzos. Šitā var būt pilna, tad mazina. Nopirksim vēl pa mazi. Vajag šito visu. Mums ir mazum piegarš visam. Mums vajag vēl un vēl. Mēs ņemsim vēl vienu dārzu laikam. Zemenīti. Runās skaļāk varbūt. Zemenes un ķīploki un sīpoli. Jā. Mums vajag vēl vienu dārzu. Mums vajag visu sastādīt dārziņas. Un nav vietas, no? Ja vēl paredzēts ir 2 siltumnīcas likt atbraukt. 3, jau ir tur stūri. 3. Mums jau ir 2. Tad rēķiniet, labi. Ar Dievu palīgu viss izdosies. Jā.